Labdien! Šodien, 3:00, tautas kustība Mēs esam stipra, vienota tauta, organizē preses konferenci, organizē pasākumu, lai apvienotu Latvijas tautu. Jo uz doto brīdi acīm redzams, un to pat arī mūsu plašsaziņas mediji neslēpj, ka ik gadu Latvijas tauta samazinās pa 10 000 iedzīvotājiem. Ik gadu mums valsts parāds palielinās pa miljardu. Mazāk runā par to izsaimniekošanu, kas notiekās mūsu valstī, bet ik brīdi parādās ziņas, ka skolotāju algām 4 miljoni knapi pietiek, bet 100 miljoni mēs esam atdevuši karu uzturēšanai, kaut kādam projektam Air Baltica vai kaut kādam tur dzelzceļam Baltika un tā tālāk. Ja? Bet skolotājiem, cilvēku cīnīgām pensijām nav šīs naudas. Ja? Un faktiski, ja mēs tā iedzinamies par to, kas notiekās mūsu valstī, es dziļi šaubos, ja mēs patiešām kārtīgā diskusijā piedalītos, kad ir ievērots Latvijas Republikas Satversmes 2. punkts, ka suverēna vara pieder tautai. Ja? Uz doto brīdi, manuprāt, pēc tam, ka es esmu bijis gan Saeimas deputāts, gan Rīgas domas deputāts, gan uzņēmējs, kurš strādājis gan Latvijā, daudzās citās valstīs, mans viedoklis, ka tas ir tāds apmāns, krāpšana. Šeit nav patiesa tautas vara. Te ir tāda drīzāk demokrātija. Un uz šobrīd mēs aicinājām pārējās partijas, ja? Žurnālistus aicinājām. Ja? Uz doto brīdi atsaucība ir ļoti vāja. Pat mani bijušie kolēģi, kas atrodas drusku zemāk viens stāvu Zaļā zemnieku savienības pārstāvu, neuzskatīja pa vajadzību atnākt, jo viņi grib piedalīties šī teātrī. Un faktiski tas teātris ir tāds bēdīgs. Mēs savā starpā, brāļu, māsa, cīnāmies ar kaut kādu nacionālo partiju, ar kaut kādu vienotību, pirmo partiju. Ja faktiski tādā pašā laikā tā saucamā naudas vara, tas ir tie globālisti, vai kā Trumps saka, deep state, vai citi saka, tās ir 13 bagātākās ģimenes, Rockefeller, Rothschildi, Sorosi, Morgan un tā tālāk, iztīra mūsu kabatas. Un faktiski uz doto brīdi tautas kustība aicināja neiet šajā pavadā. Un vienīgie, varētu teikt, vienīgie retie, kas patiesi atbalstīja šo neiešanu šī pavadā, ir Saskaņas centrs. Un tāpēc aicinu, 3. oktobrī ir tā diena, kad mēs varam izmainīt šo sistēmu, iedot patiesu, gaišu labklājības nākotni gūt patiesu suverēnu varu. Un ja mēs negūsim šo 51 deputātu, kas atbalsta, mēs atkal kļūsim par Saimu, kurā sastāv 10, 20, 30 partijas, kur savā starpā kašķējās, un nevienam neinteresē, kas notiekās ar Latvijas tautu. Tāpēc uz doto brīdi aicinu visus aktīvi iesaistīties, lai 3. oktobrī Saeimas vēlēšanās par sistēmas maiņu būtu vismaz 51 deputāts. Un uz doto brīdi patiesa atbalsts šim skaldi un valdi politikas pretstatām ir tikai no Saskaņas centra. Tāpēc aicinu tautu neiet visā šī sarkano līniju, kaut kādu tur demonizācijas pavadā. Apzināties, ka vienotībā ir spēks. Mūsu latviešu strēlnieki tieši ar šo vienotības spēku izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu. Uz doto brīdi mums ar savu vienotības spēku ir iespēja mainīt šo naudas varas, viltīgas, krāpnieciskas varas. Mums jau liekas, ka viss ir kārtībā. Mums ir demokrātija, brīvais tirgus un tā tālāk. Bet reālie cipari parāda, ka Latvija izzūd. Ir sūdi, es atvainojos tautu. Un ja mēs nemodīsimies, ne Latvijas valsts, ne tauta vairs nebūs. Paldies par uzmanību. Ceru uz lielāku atbalstu uz nākamajos mūsējos pasākumos un daram visu, lai 3. oktobrī mēs varētu izmainīt šo sistēmu un būt gaišu labklājības nākotni. Mēs ticam, mums izdosies.